Šodien mūsu raidījuma galamērķis ir visu makšķernieku sapnis un arī šobrīd rudenī lieguma laikā aizliegtais auglis Salatas upe un tā vieta, kur šī upe ietek jūrā, proti pati Salatas grīva. Apskatīsimies, kā šobrīd te garajos rudens vakaros dzīvo mednieki, makšķernieki un arī vienkāršie darba darītāji. Tumšā, vējainā, bez mēnesis naktī 3 drūmi vīri ir uzkāpuši šausmīgi bīstamā vietā. Zem mums mutuļo ūdens, kurā apmēram temperatūra ir +5-4 grādi. Iekrītot tajā, cilvēks, kā mēs zinām, var apmēram noturēties minūtes 10 maksimums. Tas viss ir atkarīgs no tā, kāds ir organisms. Bet šī nav parasta vieta, kā jūs tūlīt jutīsit. Tā ir tā slavenā vieta, no kurienes nāk lielais, resnais, garšīgais zivs, ko saucam par nēģi. Un tagad, kad es esmu uzkāpis, zini, šai šaurās laipiņas, es sāku saprast, kāpēc nēģu cena ir tik būtiski celusies. Tagad mēs ņemsim ārā, un tagad tu man izstāsti. Tu teici, ka tad tu man parādīsi to īsto brīdi, kad tu saproti, ka nevar neņemt ārā. No šim te tacim, kas ir interesanti, ja šis te pirmais murdu tacis, ja, zvejojam ar murdiem. Un tad šis te koks, kas ir slīpais, ja, kas izstiep murdam asti. Jā. Viņš, kā redzat, ir atsiets šeit. Jā. No, šobrīd tas striķis, pēc ko pārbaudam, ja? Jā. Pirmām kārtām. Striķis ir citādi, viegli var paspiest, ja? Jā. No. Tad viņš nav nospriegojies tik daudz. Jā. Bet tad, kad uz viņu var spēlēt muziku, jā, kad uz visiem viņiem var spēlēt muziku, kad vēl tu paskaties ar bateriju uz murdu priekšām, ja, kad tur ir šitāda kārta dubļiem virsū, vecās lapas, ja niedras, ja vēl vispār sāk koki nākt vai meldru pakas, ja, tad ja mēs vispār nezvejojam. Ja. Bet ja nenāk tādas lielās pakas un koki, tad mēs liekam murdus, bet arī staigājam un skatāmies šito te brīdi. Ja. Kad tu jūti, ka tu nevar vairs turēt, jo ja tu vēl viņš turēs 1,5 stundu, tad kaut kur var salauzt. Tad ir vakars. Jo tad to koku, to spiež klāt, galu. Ja taci klāt, šis te kaprons, tas iztur. Jā. Tas iztur. Bet koks var pārlūst, ja? Koks arī nepārlūst. Bet? Viņš ceļ augšā. Tā kā mašīna dārgā. Un tas nospriego šito un lauž šitos temi. Iedzītos mietus, ceļ ārā. Rav ārā. Viņš ceļ ārā visu. Un kā viņš ir pacēlis tādu gabalu, ja? Tā viņš aiziet visu. Jā. Tagad, Tātad atsien tagad to vaļā un aiz baigie dūveļi. Un tātad gaišā, šitā te, astei gals ir ciet, atais tikai vaļā uz cilpiņu. Un tas nozīmē, ka cilpiņi jāizsien profesionāli. Ja tu neaizsien cilpiņu, tad viss ir ārā. Vai pie šitiem maziem zaķīšiem ietrāp vēl kaut kas cits arī? Kāda maza raudiņa, kāds grunduls. Jā. Tāda mazāk zivtiņa kādreiz. Tas ir interesanti, nāk nēģi. Tas nēģi nāk. Jā. Tāda zivs nav vispār. Kādreiz vajag kaķi uz māgi paņemt. Kāpēc tā? Zinu. Tā nēģis iet mazumā. Jā, tā parādās zivs. Tā parādās, ka citā vieta, uz kur mēs šobrīd stāvam, tā ir no jauna taisa. Mēs taisījām citām vietas no jaunam iekšņu. Šito vietu mums uzcēla augstu. Šito, jā? Jā. Vienīgais, kas mani mulsina šai visā situācijā, ir tas, ka mēs esam pie tādiem zvejniekiem, kuri zvejo un, augstumā tur ārā drebinās, bet šņabi nedzer nemaz. Jo, tu saproti, pa to taci staigāt, pa to šauro laipiņu izrādās var tikai pilnīgi sportiski un pilnīgi skaidrā prātā. Bet, atgriežoties, pie tās ikdienas, kā tas gads tev sastāv? Izstāst, kā sakrāmējās gads viens tavās zvejniekam visā tajā anštaltē? Kā viņš sastāv? Ko tu dari vasarā, ko tu dari rudenī, ko tu dari ziemā un ko tu dari pavasarī? Ziemā, gada sākums vēl janvāra mēnesis vēl ir sezona, ja ir iespēja zvejot, ja daba vai kādi daba laika apstākļi, tad vēl notiek zveja. Pēc tam februāra mēnesī tad es nedaru neko.
Pēc tam tad es sameklēju jau saimnieku, kam ir meži. Jā, un tad marta sākumā, varbūt februāra beigās, tad mēs aizējām pāris dienas mežā, sazāģējam kārtas. Pēc tam ir jālūkā mašīna, jādabū mājās atvest tās kārtas, viss smietā mūsu senči ir. Egli ir tāda šķiedraināk, sīkstāk, jā. Un tad gaidām pavasari. Protams, vēl par to augsto laiku, jau mājās vairs nevar nosēdēt, tā jau domā, ka neko nedarīs. Un tad šitien te pat mēs te sākam remontēt tos pašus murdus, ko jūs redzējat, ko mēs cēlām ārā, jā. Katru ir jāpārskata un jāpielāpa, un rāms kādam ir pārlūzis kaut kur. Lai tu saprastu, kāpēc kārtas un kāpēc mešs, izrādās, ka tacis, tas, kas ir pāri upei, tas tilts, tiek atjaunots katru gadu. Pareizi? Tieši tā. Kas notiek vasarā? Vasarā sākam pavasarī, kad mēs esam nomizojuši tās kārtas, jā, atmizojuši, jo ilgi gaidīt nevar. Ja tā miza piecepās klāt, jā, piesūt, tad ir drūmi. Tad tās kārtas tiek nomizotas, sakrāmētas, saštabelētas, un tad māja viducī, tad jau mēs sākam lēnām jau sist iekšā tāds taisīt. Vasarā vēl tad mēs ejam upē pļaut, niedrus tāpat papļaujam, jā, un... Tieši pa to pat? Jā, te pa upi, jā. Tāda visādi darbi, tad vēl ir tā oļošana. Grunts ir jānolīdzina ar oļiem, līdzeni tur, kur nāk murdi likti, tur jābūt tā kā galda virsē līdzenai, jā. Un augustā sākās šaujam raķetes un sākās sezona. Un tad es atkal pusgadu šitien sastopams, tikai un vienīgi. Bet tā mēs te pat uzcepam, kad kāds brauc. Savējiem. Savējiem, jā, un turistiem, kam interesē tā lieta. Visi jau saka, ka ir ļoti garšīgi, visi ir sajūsmā vismaz neizrāda, ka negaršo. Viņi tagad tiek cepti pilnīgi tā kā stāv, bez nekādām sāļiem, bez nekā. Bet vai sāls vispār tiek pēc tam kaut kad likts? Tam tiek likts, jā. Nē, mēs tādas te, kad mēs izcepam un tagad ēdīsim tūlīt, ja? Tad katrs sāls būs uz galda un katrs pēc savas vajadzības uzkais sālu vai pamērcēt tai sālītī, ja? Pēc garšas katrs. Bet ja jau liek viņu tālāk jau iekšā tai želējā kā tājas, ja? Tad viņas pārlē, viņas nopresē, ja? Un tad pārlē ar sāls ūdeni. Cepšana ir baisi nopietns funktieris, jo tad, kad tiek izkurināta krāsnes, tas tāpat kā uz maizes cepšana, paliek apakšā oglītis, un tad, redz, pa vidu, tur ir tāda kā taciņa uztaisīta, tur nav oglītis, un tas ir tāpēc, ka nēģi ir salikt tādā skunstē, kad augšā uz tām restītēm nēģiem astis ir uz vidu, un lai nēģiem astis neapdeg, kaut gan man garšotājs bišķi apdeguši astīts, tur ir atstāta šķirva, speciāli tā, lai viņus nepārdeg. Visur ir baisa skunste. Tā kā saimnieks pret mums ir šausmīgi labvēlīgs un teica, ka, lai mēs nepārēdamies, šobrīd krāsnī cepās mazā restīte. Uz mazās restītes iet virsū kāls. Un, lai jūs tagad, teiksim, izdibinātu paši, kas tas ir kāls, es nestāstīšu un neatšifrēšu, cik tas ir pēc skaita daudz. Tas ir viens kāls. Un tie, kas nav garšojuši tikko silti izceptu nēģi, tas faktiski var uzskatīt, nemaz nav dzīvojis. Baigi garšīgi. Es nemaz nezināju, ka tagad tā dara. Atsakot, princips ir tāds. Nēģis ir sacepts no abām pusēm, smuki uz restītēm, un tad viņš tiek ietīts, kas tas pa papīru? Pergaments. Jā. Tas ir pergamenta papīrs, kurā, teiksim, kādreiz Krievu laikos bodē, katrā bodē bija tāds pergamenta papīrs, kurā liks sviests. Tas ir sviestpapīrs. Tas ir tāds papīrs, kurš nelaiž it kā taukstā cauri. Un tad tos karstos nēģis uzreiz ieliek tur iekšā tajā sviestpapīrā, ietin viņu tādā paciņā, un, kā es ievēroju, ieliek zem vecām pufaikām un deķiem. Kāpēc? Lai viņi tur bišķi siltumā tā pasūta. Vai siltā. Kas tur notiek? Tad tas nēģis tā pasutinās nedaudz, jā, tad viņš paliek mīkstāks. Visritīgāk jau kā nēģā ņem pirkstos. Faktiski jā. Pirkstos un tā te pamērcē sāli un... Šitie jau pasties ar gariem šlopiem. Dienu neko nedara, tikai neizcēn, cik tā vār. Kā tie senajos laikos tie zemnieki, kas tur visu uzdevušies, ka tikai lašiem paroja. Bija laši dodas. Jā, bet tik laši dodot ēst. Bet es iedomājos arī, man dienā jāēd, jā.
Nav jau runa par to, ka lasis negaršo. Un vēl laši ikdienu dienām. Tā prieks, Jā? Tā var, protams, karot. Ņemot vērā arī to, ka mēs esam Salats grīvā, protams, visa mūsu saruna būs ap Salacas upi. Ar Salacas upi šobrīd tie projekti ir saistīti vairāk biosfēras rezervātu par nārstvietu iekārtošanu, par zivju novērošanas informācijas centri izveidi. Tur būs iespējams vērot ūdeni, vērot zivju dažādas procesus. Jā. Un tas būs tāds interesants piedāvājums, es domāju, gan izpētes ziņā, īpaši jaunatnē, gan skolniekiem, gan arī turistiem tīri. Un paredzēts ir, ka tur tiks iekārtots arī paredzēts invalīdu pieejas. Kurā vietā tas būs? Tas būs Vecsalacā. Un arī būs šajā te braila rakstā, būs iespējams neredzīgajiem saņemt informāciju par upi, par ūdeņiem. Tas ir biosfēras rezervāti šis projekts, bet mēs pašvaldību būtībā, ko mēs šobrīd turpinam attīstīt, to pašu makšķerēšanas turismu, kā arī šogad pirmo reizi bija šī vēžu, signālu vēžu ķeršana, jo būtībā te ir tā diezgan interesanta lieta. Ir plāns šo inovatīvo sugu izskaust. Un tad ir tā, ka no vienas puses tas ir... Mēs labprāt piedalīsimies izskaušanā. Jā, tas ir tāds, varētu teikt, labi mērķi, tāds mežonīgi nodarbi, jā, labi mērķi vārdā. Protams, pastāv jautājums, ka tas viss ir eksperiments, jo vai izdosies šos te vēžus pilnībā iznīcināt. Nākamais jau tas etaps, protams, loģiskais solis būtu no šīs licencētās vēžošanas naudas paredzēt līdzekļus, lai ielaistos mūsu vēžus. Kas tur bija ar tiem signālu vēžiem un ko jūs darījāt tur? Mēs viņus ķēri. Ideāli. Bet tas projektiņš bija tāds, ka vajadzētu tā kā to invazīvo sugu, moderni runājot. Invazīvo? Jā, kas ievācies šita no to Kanādu, atjūcies, es nezinu, vai kājumā. Viņa jau atveida, man liekas. Jā, tas tā jokam. Atveda 82. 83. gadā, bija ar visiem dokumentiem pārakstītiem un viss bija Baltrī Vod, bija tāds. Anštāli bija kādreiz, kas pārakstījuši tos papīrus, ka vajadzētu tā kā pamēģināt, tāpat kā tiem vienotiem visiem tiem pāriem mērpeķiem. Ja? Nu, un tā viņi saviesas tam ir Salacā. Ot izstāst, kur tā atšķirība un kāpēc viņi ir slikti? Kāpēc viņi nav slikti? Viņi ir labi, bet viņi atpazājušies no citu pasauli uz šeit un nosit vietējos. Ot, viņi šīvērīgi un briesmīgi aktīvi, viņš pat dienas skrien un meklē un mūsies viss noēd tā kā pārpalas. Klausies, viņi cik liels izauga apmēram? Nu, es nezinu, cik viņš liels izaug, bet kaut kā 22-23 centimetri mēs ir dabūjuši tādu. Jā, neies nekur paliks tepat uz vietu, bet apmēram tādi ir dabūjuši, jā. Bet tas tā kā ēdams jau. Jā, un tīri smēķīgs bija. Un tas zaļie izdomāja, ka vajadzētu šitos te bendēt nostī. Un uztaisīja projektiņu, ko doma akceptēja visu un sakārtēja visu dokumentus, un Rīgā arī lielie kungi parakstīja, un tad deva to atļauju mums. Rīkteties par to. Un tā izdeva licenzijas, un tā arī mēs te ķēri. Cik tā jūs esat saķēruši par to Salacu? Nu, es jau ierindojos tikai godpilnajā otrajā vietā. Kurš tā pirmajā? Oļeks. Nu, man bija gandrīz 3000 vēju. Eje? Jā. Cik ilgā laikā? Nu, kaut kādi 2 mēneši nepilni. Nu, pēc zvejas tām dienām. Nu, sezona bija no jūlija līdz septembri ieskaita. 3 mēneši. Bet es sāku augustā, tā kā man tie sezona sākās, ka vakari gari nav ko darīt, tad ieliek kādu krītiņu. Tagad izstāst, ar ko viņi atšķirās. Nu, kāda viņi ir pēc skata? Tas mūsējais plotspīļ no tā signāla. Nu, paskaties pa televizoru, kur rāda, ko tas vācietis pa to Latviju brauc. Ka piekarnanti visur atcerotai klātie. Jā. Nu, šim tā karustam locitavām ir jāatcerotai visu, nu. Tieši locītavās, ja? Viņam ir locitava vietas, viņi ir gaiši. Zaļganīgi balstāts, un viņš tumsā īstenībā, ja ar bateriju paspēļ, ideāli redz, viņš tā kā atspīd bišķi. Nu, dienā arī viņi baigi labi var paredzēt. Nu, bet tas taču ir forši vieglāk noķert. Protams, ka vieglāk. Tur jau tā lieta. Viņš ir lielāks nekā tas tā jokiem ir. Manā skatījumā viņš ir lielāks nekā mūsu pašu upes platspīļu vēzis. Nu, ja ne rumpī, tad spīls gan. Vismaz 3-4 lielāks ir. Spīls. Pamatīgs viņam ir.
Nu, tāpēc ar laikam viņš ir tāds naidīgāks, un mūs tajos viņš tā kā piespiež, jā. Vēl atgriežoties pie tiem pašiem vēžiem nākamajā gadā, ir plānots, ka mēs iezīmēsim, tomēr bija daudz, kas atbrauc un nenoķer šos vēžus, un varbūt tāpēc, ka īsti nezināja, kur un kā, jo viņi nav pilnībā visā upē, ka nākamā gadā mēs turistiem uzzīmēsim kartas, kurā vietā šie vēži ir, lai viņiem arī būtu veiksmīgāki šie te ķeršanas varianti, un mēģinājums būs arī atļaut ar murdiņiem ķert, mēģināsim nolikumā izdarīt izmaiņas. Nu, tas, teiksim, ir tāds, pilnīgi tāda novitāte, varētu teikt, dabai draudzīgā, mūsu Latvijas dabai draudzīgā sfērā. Jā. Un kas vēl? Tātad arī šīs makšķerēšanas lietas mēs turpinām. Tādi īpaši konkrēti projekti jau mums šobrīd nav. Vēl mums bija priesniegt projekti par tehnikas iegādē, upes renovācijām. Diemžēl tur nebija atbalsts, kaut kā saka, pa Eiropas tur naudām tur nešķīmēja. Bet faktiski mēs plānojam gar Salacas likt lielāku akcentu šobrīd arī uz šo te pašu turismu. Viens no objektiem, ko mēs gribētu parādīt šeit, viesojoties Salacgrīvas, tā teikt, pusē, ir atjaunotais, vecais, baigi labais dzelzbetona tilts, kurš nu pat ir iegūst pilnīgi jaunu veidolu, un atceramies, ka tiltam ir vismaz 100 gadu. 100 gadus atpakaļ viņu atklāja Baltijas gubernators, mums ir bildes vai ne, tad vēl saglabāts, tad tā būs arī tāda viena vieta, kas ir aktuāla arī tajā ziņā, ka tur parasti apstājās un beidz ūdens turistu savu maršrutu, un arī makšķerniekiem tur varētu būt tāda laba vieta, un mēs patreiz domājam par šīs vietas tādu iekārtošanu un meklēsim privāto, kas ir gatavs sadarboties. Mēs ļoti nopietni gatavojamies nākamajai sezonai. Ir plānots, ka nākamajā sezonā jau tiks atklāt oficiāli jau Salacgrīvas pludmale. Ar iespēju normāli piekļūt, tiks izbūvēts stāvlaukums. Tiešām nākamajā gadā mēs plānojam, ka mēs veiksim zināmas investīcijas tieši turismu attīstībā. Un jau šobrīd mēs esam vienojušies, piemēram, ar akciju sabiedrību Brīvais Vilnis, ka viņi arī sniegs turismu pakalpojumu kā industriālais turisms ar degustācijām. Kas būs degustācijas, teiksim, objekti? Tātad degustācijas objekti būs šie zivu produkti, kas tiek ražoti. Ņemot vērā, ka tā ir lielākā ražotne šobrīd Baltijā, tad arī būs iespējams apskatīt to, ko var apskatīt no šīs te ražotnes un degustācija, kur šobrīd Brīvais Vilnis ir ļoti aktīvi, interesanti strādā pie dažādu jaunu produktu izveidas un ir parādījušās jau piemēram, šīs te paši šproces ir parādījušās tātad želējā un vēl dažādos veidos ir plāni viņiem. Es nezinu, vai es tur visus šos plānus drīkst saukt, bet ļoti interesants dažādas produkcijas veidi, kuras viņi ražos, kas varētu būt diezgan interesanti. Arī es domāju pat mūsu Latvijas turistiem, kas šeit izbrauc cauri. Ir viens dzelzceļa projekts, ko, teiksim, izpilda, daļa ļoti aktīvo, teiksim, Salacgrīvas iedzīvotājiem, tas saucās Malu zvejniecībā. Nu, kā tad tas izskatās viss, tā teiksim, no šī kabineta, teiksim? Jā, no šī kabineta faktiski mēs šīs te lietas esam deleģējuši mūsu makšķernieku biedrībai, kas ļoti aktīvi darbojās, arī ar uzraudzību, tātad līdz inspektoriem dodas un palīdz. Arī esam nopirkuši šobrīd arī jaunu transporta līdzekli, tas jūrai vairāk ir tā kā nepieciešams, jo tā zivis jau ir gan jūrā, gan nāk ārā. Un mums ir 9 pilnvarotie pārstāvi, kas nodarbojas ar upes uzraudzību no kluba. Tātad mēs esam deleģējuši šo funkciju viņiem un arī viņi veic tur gan upes attīrīšanu no krāvumiem nelegāliem un kā arī mēs būtībā mums ir noslēgts līgums, ka viņi veic šīs darbības un mēs apmaksājam šos te izdevumus. Jāsaka, tas efekts ir pietiekoši labs, jo šis makšķernieku klubs, viņš sev sajūt kā savu upi, šos pašus Salacus, jā. Arī tur ir pieteks, par kurām iet runa. Šogad mēs atkal ielaidām taimiņu mazuļus Salacus pietekās arī sadarbībā ar makšķernieku klubu. Tā kā šeit no kabineta tas izskatās tā, ka ir cilvēki, kas tai upē ir tuvāk. Rezumē ir ļoti vienkārši. Ar nepacietību gaidīsim nākošo sezonu, un, piemēram, es savu mūžu vēl nekad neesmu peldējies šeit, Salacgrīvas jūrmalā.